Jā, un es arī apskatījos to aptauju, kāds bija ierakstījis, kas ir tie labākie izcelības piemēri ārzemēs, un lielākoties bija minēta Skandināvija un Spānija. Arī es redzu, ka meklēt, tagad jau uzlikt to auditorijas mērījumu, tātad, kurā valstī jūsuprāt ir izcelības piemēri, jā, tieši to, apakaļ, jā. Un tur parādās Norvēģija, Somija, Zviedrija, Igaunija un arī Spānija, kā viena no tām valstīm, kas jūsuprāt ir izcelības piemērs šī veselības aprūpas sistēmā. Paldies visiem tiem, kuri ir palikuši piekdien. Es zinu, ka visiem kaut kur jau ir jādodas, un man ir ārkārtīgs prieks jūs vēl pašā pēdējā noslēguma daļā sveikt, un paldies par šo konferenci vēlreiz organizatoriem. Sarunas pie kafijām ir ļoti spraigas, bet es jau redzu, ka mans panelis nākamais jau stāv un pie skatuves un gribu, lai viņus piesaka, tādēļ es to darīšu. Un tā ir Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītāja Aiga Balode. Labdien! Startautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktora Vladislava Marāna. Sveicināti! Latvijas pacientu organizāciju tīkla valdes loceklis Andris Vēķinieks. Labdien! Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Vētra. Sveicināti! Un paneļa diskusiju vadīs Vigo Health vadītājs, medicīnas tehnoloģiju un inovāciju eksperts Kristaps Krafte. Un tā tēma ir Latvijas veselības inovāciju ekosistēma un kādi ir nākamie soļi. Lūdzu. Super, paldies. Jā, no manis arī paldies visiem klātesošiem, kuri vēl ir palikuši līdz konferences noslēgumam. Un sveiciens arī tiem, kuri ir pārcēlušies uz skatīšanos online, un tie arī, kuri joprojām skatās online no paša sākuma. Tā kā paldies no manis par būšanu šeit. Tātad, mēs šodien esam dzirdējuši diezgan daudz labas lietas, esam dzirdējuši diezgan daudz kritikas. Tā skaitā par to, ka veselības aprūpas jomas finansējums netiek pārvaldīts, par to, ka inovāciju ieviešana praktiski nenotiek, par to, ka digitalizācija stagnē un speciālistu izglītošana digitālajās prasmēs nenotiek. Bet es gribētu teikt, tas ir pārspīlējums un ka tā vispār nav taisnība, jo speciālistu izglītošana digitālajās prasmēs notiek. Varbūt ir, protams, ka dažas nepilnības procesos vai pakalpojumos, taču patiesībā digitalizācija notiek diezgan veiksmīgi. Mēs jau iepriekš dzirdējām, ka mākslīgais intelekts ir realitāte Latvijā. Tas jau notiek daudzās slimnīcās radioloģiskos izmeklējumus skata ne tikai ārsts, bet arī mākslīgais intelekts. Tas tepat Latvijā. Vakardien Facebookā lasīju, ka Cēsu klīnikā mākslīgais intelekts veic arī pierakstus ārsta pierakstus. Tātad ārsts vairs neraksta pats datorā. Mēs tieši pagājušā diskusijā par to dzirdējām. Bet mākslīgais intelekts pieraksta ārsta teikto un pacienta teikto izmeklējumu laikā. Tā kā patiesībā ir lietas, kas Latvijā digitalizācijā un mākslīgā intelekta jomā notiek jau pasaules līmenī. Un tāpēc gribētu sākt ar jautājumu panelistiem par to, ko tad katrs saprot ar vārdu inovācijas un ko saprot ar vārdiem inovāciju ekosistēma. Varbūt sākam, Aiga, no tavas puses un tad pārējiem. Paldies visiem. Droši vien, ka tik vēlā pēcpusdienā man vispirms ir jāsaka, es jūs dzirdu. Es dzirdēju kā no rīta 9, tā 10, tā 11 un es turpinu dzirdēt. Otra lieta, no kādas 3. klases regulāri angļu valodas stundā savu vārdus izrunāja AIGA. AIGA. Tajā brīdī nezināju, ko nozīmēs pirmo 2 burtu salikums. Šobrīd nav izskaidrojumu, ko ar laiku varētu nozīmēt GA. Un vakardien, esot šī pasākuma pirmssadaļā, runājot jau aktīvi par inovācijām un ka tā īstenībā ir mūsdiena un tās ir pārmaiņas un viss pārējais, es dodos mājās ar pārliecību, ka šodien ChatGPT būs tas, kas man palīdzēs jums kaut ko atrast vēl jaunu. Diemžēl neveicās neko gudrāku par to, ko zina, visi neatrod. Un pēkšņi vakarā TV netā ziņa. LMT izdomājis jaunu programmatūru, automātiskais norēķins, Aiga AI. Tā kā esam uzmanīgi, tā kā jūs dzirdat Aigu, tā nevienmēr var būt es, bet es domāju, ka par grāmatvedības procesu un tā automatizāciju mēs arī varam daudz parunāt, un tas būs ļoti, ļoti būtisks.
Par ekosistēmu man būtu jāsaka, droši vien, ka milzīgs paldies tālajam 2022. gada 7. jūlijam un iespējai piedalīties digitālās veselības ekosistēmas tādai oficiālai dibināšanai. Un, ja mēs skatāmies, kas ir ekosistēma, īstenībā katrs viens no mums, jo mēs patērējam dažādus produktus un pakalpojumus dažādos veidos. Līdz ar to es nekavēšos pie tā, kas ir ekosistēma veselības un digitālās veselības, bet es pateikšu vienu lietu. Manuprāt, ir nobriedusi vide. No visām pusēm, no pacientiem, no ārstiem, no tehnoloģiskajiem risinājumiem un no tās milzīgās vajadzības darīt savādāk. Un jūs ziniet, ka kaut kas ir nobriedis, tas vairs nevar palikt vecajā formātā. Līdz ar to aicinājums nepadoties, un man liekas, ka šodien ir lieliska diena, kad mēs runājam tieši par tām problēmām, kas mums ir, un nebaidamies par tām runāt. Jo trakākais būtu vēstulēs apmainīties 30 lapām, atradu kļūdu. Tā ir arī šī pieredze, kas balstās uz ārstu, medmāsu, uz pacienta pieredzi, kā mainīt, lai informācija ir pieejama. Un starpbrīdī, vienā no starpbrīžiem mēs runājam par telemedicīnu. Gribam vai negribam, ChatGPT tieši to pašu saka. Telemedicīna un savstarpējā atsaucība un miedarbība būs atslēga veselīgākam dzīvesveidam un ekosistēmai. Paldies! Labdien visiem! Arī paturpinot par inovācijām, inovācijas tādā arī manā sajūtā un izpratnē noteikti ir samērā plaša tēma. Tās nav tikai tehnoloģijas, tās ir, protams, arī jaunas metodes, jauni veidi, kā mēs varam lietas darīt efektīvāk, kā mēs varam lietas darīt labāk, drošāk, kvalitatīvāk. Tās ir tātad jaunas idejas, kuras mēs ieviešam mūsu praksē. Kādā veidā mēs varam palīdzēt, piemēram, lietas uzzināt ātrāk, kā mēs varam palīdzēt pie diagnozes nonākt ātrāk, kā mēs varam dabūt kādus medikamentus, kas strādās efektīvāk, iespējams būs lētāki un tādā veidā novērsīs komplikācijas, novērsīs kaut kādu tālāku stāvokļu pasliktināšanos. Līdz ar to inovācijām kā tādam vārdam, kā idejai kopumā ir ārkārtīgi daudz un milzīgs lauks, kur šos piesaistes punktus panākt. Nevienmēr ir jārada kaut kas pilnīgi jauns. Iespējams, mums ir jāskatās arī kā kādas vecas, teiksim tā, bet ne tāpēc sliktas, bet pārbaudītas. Tātad lietas, kā viņas padarīt pieejamākas, kā viņas padarīt par tādām, kurām visi var tās izbaudīt, visi var pie tām tikt laicīgā veidā un saņemt tās kvalitatīvā veidā. Līdz ar to inovācijas ir ļoti daudzas jaunas idejas, kuras mēs pielietosim praksē. Un, ja par ekosistēmu, tad, man liekas, jau ieskicēju, es visam piekrītu, bet tas, kas, man liekas, ir svarīgi, lai uz priekšu mēs virzītos ar ekosistēmu, ir tomēr tā otrā daļa, kas ir tā sistēmas daļa, kur mēs saprotam, kam ir kādas atbildības, kurš nosaka varbūt kādu no šīs sistēmas parametriem. Un, ja mēs to varam vienoties uz priekšu, tad, man liekas, arī tā ekosistēma būs tā, kas varēs arī būt pastāvīga sistēma, pati sevi pilnveidot un attīstīt arī uz priekšu. Jā, mēs tiksim arī līdz konkrētiem piemēriem par katru, par inovācijām, inovāciju ekosistēmu, bet Vladislav, ko tev nozīmē vārdu inovācija un inovācija ekosistēma? Jā, labdien visiem, un paldies, Kristof, par tiešām ļoti tādu labu un pozitīvu šīs paneļa diskusijas atklāšanu, jo es arī domāju, ka mēs īstenībā, protams, ik viens arī Latvijā dzīvojam tādā inovāciju pasaulē, nozares attīstās, tāpat arī veselības nozare attīstās, un, protams, ka mēs inovācijas patērējam un veidojam jau šobrīd. Un, piemēram, arī farmācijas kontekstā Tomas iepriekšējā panelī stāstīja par tām jaunajām lietām, kas jau ir un kas nāks. Un, protams, ka daļa no tām Latvijā pacientiem ir pieejama, diemžēl mazākā daļa un daudz mazāk kā citiem pacientiem, bet noteikti ir. Līdz ar to es arī inovācijas redzu kā tādu plašu un konceptu, kas visu laiku noteikti attīstās. Un par ekosistēmu savukārt piebilstot, Aigar minēja par mijiedarbību, Jānis par atbildībām, un es savukārt vēl trešo aspektu, kas noteikti ir par mērķu, tādu politikas mērķu un virzības noteikšanu, tad uz kurieni mēs ar šo ekosistēmu ejam. Es domāju, ka gan investēt jaunās lietās, gan attīstīt kaut ko jaunu, mēs visi varam labāk, tad, ja ir skaidrs mērķis, kur mēs ejam, ja no valsts puses arī ir stabilitāte, un ja mēs varam rēķināties ar sistēmu un aptuveni vismaz zināt, kā viņa plāno attīstīties.
Jā, vārdu stabilitāte vai stabils pamats mēs esam dzirdējuši vairāk kārt šodien, tā kā tas noteikti būs viens arī no tādiem gala pieturas punktiem. Bet pacientiem, ko pacientiem nozīmē vārds inovācijas vai inovāciju ekosistēma? Es pievienojos visiem iepriekšējiem runātājiem. Labdien! Es pievienojos visiem iepriekšējiem runātājiem un principā piekrītu visām šīm tēzēm, bet man pietrūka 2 vārdi. Man pietrūka ilgtspēja un komunikācija. Kas īpaši runājot par komunikāciju, visas šīs lietas ir profesionāli jākomunicē, lai tas nokļūst līdz visiem patērētājiem. Un kā mēs vēsturiski zinām, komunikācija ir viena no Latvijas vislielākajām sāpju lietām. Ja tas tiks profesionāli nokomunicēts ar sabiedrību, ar pacientiem, ar ārstniecības personālu, ar visiem sistēmā iesaistītiem, tad, protams, tam būs ļoti liela nozīme. Paldies! Jā, man vienkārši, man vienmēr grūti nedaudz dzirdēt, ka tā ir Latvijas problēma. Patiesībā es teiktu, komunikācija ir daudz milzīgāka problēma. Tā ir, man liekas, mūsu cilvēces problēma, jo visās valstīs ir problēmas ar komunikāciju. Bet noteikti mēs dzīvojam šai valstī. Jā, un mēs varam darīt labāk. Tas gan ir pilnīgi noteikti. Bet tagad par konkrētām lietām. Mēs esam varbūt tā teorētiski parunājuši, kas ir inovācijas, kas ir inovāciju ekosistēma. Es jau varbūt pieminēju dažas no inovācijām, kas Latvijā tiek lietotas, bet kā tad inovācija izpaužās konkrētās darbībās un detaļās? Vai ir kaut kādi piemēri Latvijā, kur mēs redzam, kā atsevišķas inovācijas, atkal konkrēti piemēri, veicina kopējo veselības nozares attīstību? Kurš būtu mums gatavs pirmais? Es varbūt varu minēt paliatīvu aprūpi. Mēs visi gaidām 8. decembrī ar pieteikumiem šim pakalpojumam, sen un ilgi gaidīts, un tas sākās kā reiz, kā priekšlikums, caur projektu, kā inovācija, ko šobrīd jau mēs esam pārņēmuši kā valsts pakalpojumu. Nevienmēr tas ir tehnoloģisks, nevienmēr tas ir kaut kas tāds, kas visiem liek izbrīnīties, bet tas sakārto procesus. Un tas ir ļoti būtiski, un tas, ko jūs teicāt par komunikāciju, mums reizēm rodās, ka inovācijas tādā slepenībā varbūt rodās, bet īstenībā jau tad, kad tu dalies ar otru, runā, pieslīpējies, saproti, un tad rodās inovācijas, kas paliek un kas ir praksē pielietojams. Manuprāt, mums ir svarīgi atrast šo sistēmu, kā ne tikai inovēt, bet praksē pielietot. Pavisam nesen valsts kancelējā viesojās OECD eksperti, un tā bija diena, kad es saņēmu jūsu visu vārdā vislielākās uzslavas dēļ tā, ka tas ir tāds absurds. Valstī ar salīdzinoši mazu finansējumu veselības nozarē tik daudz inovāciju, tik daudz inovātoru un tieši veselības nozarē. Un tas tika minēts kā labais piemērs, ka neskatoties uz šo fiskālo situāciju vai spītējot tai, rodās šīs jaunās idejas. Un arī, protams, ka mēs skatāmies gan logopēdijā šie risinājumi. Un es domāju, ka viena laba lieta, ko dara IKT inovatori vai saistībā ar to, ka mēs atrodam veidu, kā mazināt plaisu starp veselības tūkstnesi. Starp pakalpojumu tūkstnesi, ko mēs vairs nevaram fiziski nodrošināt. Un mēs ar Vētrskungu jau runājām, kad šie medicīniskie tūkstneši, par kuriem runā aizvien biežāk, mēs jau to redzam arī Rīgā uz dažiem no pakalpojumiem, ka tā jau kļūst par tādu realitāti. Un tā kā tas, kā mēs aizpildam šo plaisu, tur, kur ir vajadzība, tā būs ļoti, ļoti būtiski. Un te es piekrītu noteikti Ladislavai, ka tad ir svarīgi, kas ir prioritāts, ko valsts no savas puses redz no visiem datiem, ko mēs šodien minējām, ko mēs gribam risināt, un tad nāk piedāvājumi, kā var labāk. Papildinot vēl teikto, jā, mums Latvijā nav problēmas ar inovēšanu veselības aprūpē. Mums šobrīd jau arī procesā ir projekts, kas saucās Inovāciju laboratorija caur NVD, kur mēs šodien jau tika pieminēts vairākas reizes, kur no sākuma baidījās, vai vispār būs pieteikumi. Beigās izrādās uz 10 vietām ir 124 pieteikumi. Tā kā mums nav problēma ar vēlmi inovēt, ar vēlmi radīt kaut ko jaunu vai ieviest praksē kaut ko jaunu. Mums ir milzīgs potenciāls. Tur jautājums ir, vai tas potenciāls tiek izmantots, bet pie tā tiek strādāts, jo tāpēc arī inovāciju fonds, laboratorija. Varbūt vēl piemēri, praktiski piemēri. Jā, es varu padalīties ar kādu praktisku piemēru par vienu no slimībām, kas ir kā otrs galvenais nāves cēlonis un Eiropā galvenais ilgstošs invaliditātes cēlonis, proti par insultu. Un šajā gadījumā
varētu atskatīties uz to, kā, piemēram, notika akūta insulta ārstēšana pat pirms neilga laika, pirms 5 gadiem. Cik ilgs laiks pagāja no tā brīža, kad ātrā palīdzība atved pacientu uz slimnīcu, līdz tam brīdim, kad mēs varam uzsākt ārstēšanu, piemēram, ievadīt medikamentu, kas izšķīdina trombu, kas nosprostojas asinsvadu. Un, ja mēs paskatāmies, kāds notiek tagad. Cik bija laiks pirms 5 gadiem? Tas bija, stunda pagāja. Jā. Ja, līdz tam, kamēr mēs viņu reģistrē, kamēr apskata pirmo reizi, kamēr paņem analīzes, kamēr aizved līdz kompjutera tomogrāfijai, daudz dažādi procesi, laiks ir smadzenes, un tas tur tika pazaudēts. Bet šobrīd, kā tas notiek, kur ir ieslēgušies, varētu teikt, inovatori no daudzām pusēm, tātad tas ir bijis gan no ārstu puses, atpazīta šī problēma, gan atpazīt problēmu no administrācijas puses, jo ir pārorganizēta plūsma. Ja brauc akūts insults, tā ir pilnīgi cita vieta, uz kurien tiks vests, lai uzreiz varētu, piemēram, novietot pacientu uz kompjutera tomogrāfijas izmeklējuma galda. Tāpat tās ir bijuši inovatori, kas ir sapratuši, kā šo informāciju pēc iespējas ātrāk no ātrās palīdzības nogādāt mums. Līdz ar to, piemēram, mēs jau šobrīd zinām, ka mums brauks pacients, kam ir akūts insults. Mēs varam noskaidrot viņa datus, kamēr pacients brauc. Mēs esam izpētījuši viņa slimības vēsturi. Ja mums ir digitāli pieejami dati, mēs varam apskatīties viņa iepriekš veiktos izmeklējumus, iepriekš veiktos attēlus, un kad pacients ierodās, mums jau ir diezgan liels iespējas. Mēs zinām, ko ar šo pacientu darīt, kādi ir viņa riski, kādas ir iespējamās komplikācijas, no kurām mums jāizvairās. Un mēs šobrīd šo ārstēšanu varam uzsākt jau 15 minūšu laikā. Un mēs esam krietni drošāki par to, ko mēs darām, mums ir bijusi informācija, un tur ir saslēgušies vairāk šie posmi, gan inovatori no ārsta puses, no administrācijas puses, no digitālo risinājumu radītāju puses, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, kur tiešām ļoti konkrēti slimības gadījumā mēs varam panākt ātrāku, efektīvāku ārstēšanu. Tas, ko es dzirdu tavā sacītajā, ir saslēgušās vairākas puses, tā ir sadarbība. Vai ne? Tas ir tas, kas to Tieši inovāciju ir palīdzējis radīt. Jā. Tā kā tas ir viens svarīgs atslēgas vārds. Varbūt jums arī kādi praktiski piemēri, varbūt ir kāds arī veiksmes stāsts no inovatīvo farmaceitisko līdzekļu piemēriem. Jā, es domāju, ka iepriekšējā panelī Tomas tiešām diezgan daudz piemērus tieši par šo jomu ir minējis. Es savukārt vēlreiz gribēju uzsvērt gan NVD inovāciju laboratoriju, gan arī to, ko Āris Kasparāns minēja par šo te flagmani, kā viņš nosauca vērtībā balstītas veselības aprūpes virzienā, jo, manuprāt, tas ir pareizais virziens sākt vismaz ar kaut ko un iet nelieliem soļiem, jo skaidrs, ka uzreiz visu mēs ieviest nevarēsim. Vai no pacienta perspektīvas kāds? No pacienta perspektīvas ir jautājums Vēterskungam. Vai jūs redzat visas valsts iedzīvotājus saistībā ar insultu? Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka es nāku no HIV nozares. Un ārstējošais infektologs Daugavpilī neredz, kas ar to pacientu ir darīts Latvijas infektoloģijas centrā. Un šodien ir HIV diena, starp citu. Šodien ir pasaules ēdas diena. Man ir grūti iesaistīties, jo es tikko atbraucu no mūsu konferences. Es ievadu neesmu dzirdējis, bet tas ir tas mans jautājums, vai tie dati jums ir pieeja par visiem pacientiem, no visām klīnikām, no visām laboratorijām, vai tas ir tikai lokāli jūsu? Pilnībā visa informācija mums nav pieejama, bet vismaz insulta gadījumā tā ir jau tāda valstiskā stratēģija, kur ir izveidoti konkrēti centri, kas ar šo nodarbojās. Līdz ar to tās nav jebkura ārstniecības iestāde, tās ir specializētas ārstniecības iestādes, kurās atrodas insulta vienība, un to zina, piemēram, Nacionālā neatliekamās palīdzības dienests, kas jau vedīs pacientu tieši uz konkrēto vietu. Tātad arī tā ir atpazīšana, komunikācija, tāda loģistika, zināmā mērā arī, kur šo pakalpojumu vislabāk, kur to pacientu nogādāt, lai šo ārstniecību saņemtu pacients. Tā ka tur arī ieslēdzās vairākas lietas, bet tā ir jau tāda specifiska ārstniecība šajā gadījumā. Tur vēl nedaudz sadarbības ir nepieciešams, lai varētu izveidot valstisko datubāzi. Sistēmisko. Jā. Komentārs īstenībā ir vietā par to, ka nereti informācijas sistēma nosēdās tajās iestādēs vai tajās slimnīcās, kas bija visproaktīvākās un gatavākās.
Un tad ir jautājums par brīvo izvēli. Sistēma nevar izveidot uz brīvas izvēles pamata, jo tad šodien gribu, rītdien negribu. Un šobrīd mūsu NMPD kolēģi kā reiz strādā papildināt sistēmu, lai pieslēdzās šim te pacientu nogādāšanas sistēmai. Arī pārējās slimnīcas šobrīd ir procesā Kliniskās universitātes slimnīcas, bērni to ir izdarījuši pirmie, un tajā brīdī pacients jau nāk iekšā ar šo portfelīti digitālo, ir skaidrs, kas ar viņu notiek, un ārsti var savākt komandu tūlītējai reaģēšanai. Un tas atrod lieku laiku mums visiem, mazāk stresa darba vidē un daudz citu lietu, bet no šī modeļa, ka tas, kas pirmais nāk, vai kā savādāk, tai ir jābūt sistēmai, kur pieslēdzās visi, un mēs neejam tālāk, kamēr nav panākt šī iesaiste. Un ilgtermiņā tā ir finanšu resursu ietaupījums, pietiekami nopietnas. Jā, absolūti. Es gribu atgādināt visiem skatītājiem, klausītājiem, mums joprojām Slido platforma ir aktīva, tā kā droši skenējiet savus QR kodus, ja jums ir jautājumi, ko man uzdot panelistiem, vai varbūt kādam konkrētam panelistam. Un, ja ir kādam konkrētam panelistam, norādiet vārdu, kuram panelistam tas ir domāts šis jautājums. Es noteikti pēc brītiņa paskatīšos Slido, kas tur notiek. Bet šodien es gribēju vēl parunāt, ja mēs tā kā paņēmām definīcijas, tad praktiskos piemērus paņemsim vēl vienu definīciju. Šodien mēs daudz runājām arī par vērtībās balstīt veselības aprūpi. Šis termins ik pa laikam ienāca sarunā, komunikācijā. Es gribu jautāt panelistiem, ko nozīmē vērtībās balstīt veselības aprūpi priekš jums, jo es tomēr pusdienu pauzē un kafijas pauzē parunājot ar vairākiem dalībniekiem un arī runātājiem, joprojām tādu skaidru atbildi nesadzirdēju, un man šķiet, ka mums daudziem vēl ir tāda neskaidrība. Ko tad īsti šis termins nozīmē? Gribu jautāt jums. Jā, es varbūt sākšu mazliet arī turpinot to, ko mēs jau dzirdējām iepriekšējā panelī. Es arī to saprotu kā pāreju uz tādu sistēmu, kur mēs tiešām kā galveno mērķi uzstādam pacientu ārstniecības rezultātus un tātad šo te pievienoto vērtību, kas būs pacientam. Un tātad, ja mēs skatāmies uz tādu ārstniecības ciklu, tad arī mēs maksājam par visu ciklu, nevis par konkrētu manipulāciju skaitu vai par konkrētu izmeklējumu skaitu, bet par visu to, ko pacients ir saņēmis, sākot no diagnostikas, pēc tam ārstniecība, varbūt ir bijusi kāda operācija, manipulācijas, pēc tam ir varbūt rehabilitācijas posms, un šo visu saskaitot, mēs tad mēģinam saprast, kā radīt vislielāko pievienoto vērtību tieši pacientam. Un tas, protams, mēs reizēm runājam par šo konceptu kā finansējuma ietaupīšanas konceptu, varbūt nevienmēr, bet tas noteikti ir veids, kā mēs visefektīvāk varam šos savus līdzekļus izmantot. No vienas puses varbūt izklausās ļoti sarežģīti un globāli, bet pavisam noteikti šo konceptu var ieviest pa soļiem, sākot, piemēram, ar kādu konkrētu programmu, kādā diagnozē, teiksim, kādā konkrētā slimnīcā. Un, ja mēs runājam par medikamentiem, tad arī, kā mazliet jau iepriekšējā panelī tika minēts, mēs varam runāt par vērtībā balstītiem līgumiem, kas arī ir ļoti dažādi, gan uz rezultātu apmaksu vērsti, bet arī noteikti tas ļauj uz medikamentiem paskatīties plašāk. Nevis konkrēts medikaments maksā konkrētu summu, bet kāda ir šai medikamentu pievienotā vērtība, cik daudz, piemēram, lietojot šo medikamentu, mēs ietaupam hospitālajā etapā. Tātad pacients vairāk ilgāk ārstēsies mājās, tas arī ir ietaupījums, un šādā veidā mēs uz izmaksām arī varam skatīties un efektivizēt. Tad es sadzirdēju vismaz divas lietas. Vladislava, viena lieta ir pacientu iznākumi, pacientu rezultāti, kas nozīmē rezultātu mērīšanu, protams, ja mums jāmēr šie rezultāti. Un otra lieta, ko es sadzirdēju, ir maksāšana par pilnu aprūpes ciklu vai maksāšana par aprūpes ciklu. Varbūt ir vēl kāda lieta, kas jums asociējās ar vērtībās balstīt veselības aprūpi? Noteikti personificētāka. Un droši vien nākotnē ar tehnoloģiju palīdzību tas nozīmē atradīs modeli, kas uzrunās mani, un es atsaukšos. Un te katrai vecuma grupai, un pat ne vecuma grupai, katrai personībai, mēs katrs dzirdam signālu savādāk. Un man patika, ka Pasaules veselības organizācijas teiktais, ka mēs īstenībā šobrīd visi cīnāmies par uzmanību. Mēs cīnāmies katrs par uzmanību pret savu veselību, pret saviem radiniekiem.
Un tad ir svarīgi, ka tev nāk tas signāls, ka tev ir jāiet uz apmeklējumu nākamo vai vēl kaut kas, ka viņi vienkārši neaizsvaipo prom ikdienas pārējā guzmā. Jo, ka tagad tev dienā to signālu ir daudz, vislabāk ir no bankas kaut kur naktī 2, tagad nāk arī par ieskaitījumu. Ļoti interesanti. Bet stāsts ir par to, kā nepalaist garām, jo pie dažām lietām mēs paliekam ļoti inerti un pierodam. Un tad vērtībā balstīts ietu līdzi laikam un arī mainoties. Tas nebūtu tāds standarts, ko var pateikt, esam sasnieguši un virzamies tālāk. Bet es to gribētu teikt, ka mēs esam tomēr virzījušies viens solīt tālāk uz vērtībā balstīt veselības aprūpi. Šobrīd Saeimā grozījuma ārstniecības likumā ar metodisko centru izveidi. Un metodiskie centri tātad būs tie, kur iesaistīsies gan pacienti, gan ārsti, un tieši skatīsies, kur ir vislielākā ietekme, lai vai nu izārstētu pēc iespējas ātrāk, vai arī uzlabotu situāciju. Tā kā metodiskie centri būs labs atspēriena punkts arī neratajos domstarpībās, ko vajag vispirms digitalizēt vai nē. Mēs šobrīd tiešām redzam labas iestrādes, un es ļoti ceru, ka gada sākumā jau vismaz attiecībā par onkoloģiju varēsim stāstīt detālāk, kāds ir tas redzējums, ko tas nozīmēs reāli pacientiem. Es uzreiz domāju, man uzreiz jautājums par metodiskiem centriem, vai metodiskie centri arī ir tās pašas veselības aprūpes sniedzēji, tie ir dažādi? Jā, principā jā. Piemēram, Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca būs onkoloģijas metodiskais centrs. Tātad mūsu izcilības virsotne, kas nodos zināšanu pārneses uz reģioniem, apmācīs ārstus jaunā metodikā, arī uz inovatīviem medikamentiem. Kopumā tā būs mūsu izcilības centrs attiecībā uz onkoloģiju un līdzīgi arī pēc citām diagnozēm. Un inovāciju bāze arī noteikti, tur viņam būs kapacitāte. Jā, pacelt šo. Tātad es sadzirdēju arī personalizētu medicīnu, ka arī tā ir daļa no vērtībās balstītas veselības aprūpes, un, protams, tas tā ir, jo personalizēta medicīna ietver arī ārstēšanu, kas tam konkrētam pacientam ir vērtīga un nesīs pienesumu veselības rezultātos. Tā kā, jo, ja mēs sniedzam pacientam pakalpojumu, kurš nesniedz pozitīvus rezultātus, tad tur ir vienkārši naudas veltīgi izšķērdēšana. Varbūt ir vēl kāds piemērs no vērtībās balstītas veselības aprūpes, vēl kādas domas? Principā piekrīt jau teiktajam, citas definīcijas man nav. Tik tas, ko es varu piebilst, ka šajā vērtībās balstītajā medicīnā tiešām ļoti izšķiroša loma ir tajā, ka mēs prasām pacientiem, kādas ir viņu gaidas, kā viņi paši vērtē šo iznākumu vai šo rezultātu, kāds ir no ārstniecības. Līdz ar to tas mums arī kā ārstiem daudz vairāk ir jājautā šīs lietas un arī tālāk jau jāapkopo, jāanalizē un tikai tālākajā veidā mēs varēsim to pielāgot, savu rīcību kaut kā mainīt vai mainīt kādus apmaksas moduļus, bet sākumā tā noteikti būs jau minētā komunikācija, lai ar pacientu arī vienotos par tiem uzstādītajiem mērķiem, uz ko mēs virzamies, un tad piemeklējot tam vislabāko vai no tehnoloģiju, medikamentu vai kādu no, piemēram, rehabilitācijas iespējām. Jā, es gribēju piebilst, ka tas, manuprāt, arī ir patiešām būtiski, ka mēs par šo rezultātu pirmkārt runājam kopā ar pacientiem un to definējam, un otrkārt, ka mēs izējam ārā no tiem rāmjiem, kas ir tas ierastais rezultāts, par kuru mēs runājam šobrīd, kas bieži vien ir, piemēram, dzīvildze vai tam līdzīgi rādītāji, kas ir tāds standarts, bet tomēr vērtībā balstītā veselības aprūpē mēs varam skatīties un definēt šo rezultātu un kritērijus daudz plašāk un noteikti arī dažādās situācijās. Jā. Un pacients no visu tā sagaidīt pēc iespējas mazāk birokrātijas. Kopumā ārsti arī sagaidīt. Gan pacienti, gan ārsti, gan visi domāju iesaistīties, sagaidīt pēc iespējas mazāk. Labi, ķersimies pie nākamā jautājuma. Paldies arī skatītājiem. Es esmu saņēmis jūsu jautājumus pirmos. Droši neapstājieties, turpiniet vaicāt. Bet tātad panelisti no savas perspektīvas, kas ir tie soļi, kas būtu jāspēr vēl veiksmīgākai inovāciju ekosistēmas izveidošanai? Mēs jau dzirdējām kompetenci, bet metodiskie centri noteikti būs daļa no atrisinājuma. Bet kā vēl veicināt inovācijas? Un tas sasaucās arī ar skatītāju jautājumiem, kur valsts pārvaldē vērsties pēc atbalsta inovatīvu risinājumu prototipēšanai un testēšanai, piemēram, regulējumu smilškastes vai kāda konsorcija izveidē. Kas būtu tie soļi, kas būtu jāspēr vēl veiksmīgākai inovācijai? Es varbūt, kur smelties idejas vai atbalstu, protams, kad ir gan ekonomikas ministrijai programma, gan ir programma Varamam.
Bet tas, kā tas šobrīd strādā, ka mēs nododam informāciju, un tādēļ, piemēram, Digitālās veselības padomes viens no uzdevumiem ir saprast, kur ir vajadzība un kur ir nepieciešamais finansējums. Par smilšu kasti, vismaz digitālajiem rīkiem, mēs esam ar varam runājuši, kurš būs īpašnieks smilšu kastei, un es ļoti ceru, ka nākošais gadu veidosim koprisinājumu, jo katram veidot savu ir viens scenārijs, bet koprisinājums otrs. Un šobrīd ministrs ne tikai vārdos ir pateicis, ka digitalizācija ir būtiska, viņš arī darbos jau šobrīd ir pēdējie teikumi veidoti digitālās veselības kompetences centram, kas jau 2 reizes tika virzīts uz ministru kabinetu. Šoreiz nedaudz savādākā formātā, jo skaidrs, ka tā pārvaldība kādam ir jāpārvalda. Un ja tas ir kāds, kurš nav fiziskā personā vai juridiskā veidojumā, ir ļoti grūti saprast. Un attiecīgi šim kompetences centram tad iet gan standartizācija, gan aktīvāka projektu īstenošana, lai mēs sekmīgi ieiet arī Eiropas datu telpā. Un es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet bez visa tā, ka mēs šodien runājam, visa kā, kas mums nav, mums ir viena lieta, kas mums ir, mēs ejam pirmajā vilnī Eiropā ar laboratoriju moduli, jo tas atbilst starptautiskiem standartam. Un šo otrdienu ministra kabinets deva zaļo gaismu NVD, saņemt papildus finansējumu un pieslēgties starpvalstu datu apmaiņai laboratoriskajiem izmeklējumiem. Un tas arī būs 2 gadu līdz pat 3 gadu periods, līdz tas viss aizies sistēmā kā normāls paradums, bet ja mēs jau no janvāra varēsim ar receptēm apmainīties, tad nākamais solis ir laboratorijas. Un ja mēs ar receptēm bijām pēdējie, tad ar laboratorijām mēs būsim pirmie. Es domāju, ka ir vērts aplausiem par šo, jo... NVD. Jā, super, tas ir daudz un cerēsim uz labu iznākumu. 2-3 gadi, ja tas process mums ies. Tur jāskatās, kā kopumā Eiropai aizies šī datu apmaiņa, jo visa šī standartizācija, salāgošana arī ir Eiropai kaut kas jauns, bet es domāju, ka tajā brīdī, ja kolēģiem ir ambīcija, un mēs šobrīd esam stiprinājuši komandu, un komandai ir gan deksme un vēlme, līdz ar to būs arī nākamajiem modeļiem līdzīgas iespējas, un tas tiešām ir labi izdarīts darbs. Super. Varbūt viens mazs jautājums. Kā tas notika? Kā mēs pēkšņi esam pirmie kaut kur? Kurš ir, kas ir tas noslēpums? Varbūt izdarīt un tad pateikt. Labi, tad atgriezīsimies pie šī pēc 2-3 gadiem, ja, un tad jūs atklāsiet to noslēpumu. Jo mums vajadzētu viņu atklāt un visu laiku pēc tam viņu izmantot. Ja? Es jau, Kristēn, domāju, ka tas notiek, bet reizēm, kā jebkuram procesam un jebkuram pasākumam, mēs arī ciešam sakāvus, kļūdamies, reizēm ir pārāvums resursos, cilvēku resursos vai kā savādāk. Un līdzīgi bija ar inovācijām, kad mēs runājam ar valsts kancelēju un ar valsts kontroli. Jūs zināt, valsts pārvaldē ir tā uzdevumam jābūt izpildītam un izpildītam sekmīgi. Nesekmīgi nevar būt, jo tad ir vārds uzvārds un mājās. Ja mēs runājam par inovācijām, mēs zinām, cik no inovācijām ir fails un cik izdodās. Bet pēc būtības tas process jau ir tāds, un tajā brīdī, kad vēl pirms šiem 16 miljoniem NVD kolēģi veidoja šo inovāciju projektu, tad tas bija pirmais jautājums, Aiga, bet tajā brīdī nebūs tā, ka tad, kad no tiem visiem projektiem ilgtermiņā izdzīvos viens, ka tu būsi pirmā, kas teiks, tā tad vajadzēja savādāk. Un līdz ar to tā ir tāda kopīga domāšanas maiņa, kad tas prasa to attīstību. Ja mēs gribam kaut kur būt pirmie, tad varbūt mums kaut kur bija jākļūdās un bija jābūt pēdējiem, lai mēs pamatīgi iemācītos, kā iet un virzīties tālāk. Bet es teiktu, ka tā ir degoša komanda par ideju, un es šobrīd tiešām gribētu uzslavēt savus Nacionālā veselības dienesta kolēģus, kas arī šobrīd turpina strādāt, un īstenībā šeit es varu būt tādēļ, ka viņi labi izdarījuši ir vairākus mājas darbus, un es teiktu, ka ambīcijas ir, redzējums ir, un līdz ar to ļoti gaidām arī jūsu komentārus, tad, kad dokuments virzīsies jau oficiālajā saskaņošanā, jo, manuprāt, tas varētu būt ļoti, ļoti labs izrāviens. Super. Jā, tūlīt došu to vārdu, bet man liekas, mēs to kļūdu spaiņu esam piepildījuši. Mums tagad ir jādara tās lietas pareizi, un tas spainis jāpilda tikpat pilns kā tas kļūdu spainis. Gan jau noteikti mēs kļūdīsimies, tāpat tās visi vēl, bet tas procents mums tagad ir jāsāk tie labie darbi darīt. Bet jā, tad vēl soļi praktiskai inovāciju ieviešanai. Ja es arī varbūt gribēju tā turpinot Aigas iesākt to, ka man arī šodien tāds ļoti labs noskaņojums šajā pasākumā, jo mēs tiešām esam dzirdējuši diezgan daudz ļoti labus jau pabeigtus un iesāktas iniciatīvas no ministrijas un NVD puses, un tiešām mēs nevaram teikt, ka nekas nenotiek. Ja mēs runājam tieši par medikamentiem, kā es jau sākumā minēju, protams, ka
Tas potenciāls mums ir ļoti liels. Šobrīd Zāļu valsts aģentūra, manuprāt, izcili strādā, ir ļoti daudz izvērtēti, gandrīz 100 medikamenti, kas vienkārši gaida rindā, un kur tiešām mēs, protams, saprotam, ka tas ir finansējuma jautājums, bet, kā es jau arī iepriekš teicu, ka mums, protams, jāskatās plašāk, ka šo medikamentu lietošana mums ilgtermiņā tomēr sistēmai finansējumu ietaupīs, jo tiešām pacienti varēs ilgāk ārstēties mājās, būs ietaupījums arī citās sfērās. Bet plašāk runājot, es domāju, es īstenībā diezgan ilgi esmu strādājis valsts pārvaldē, un ir ļoti daudz arī pārdomas par to, kā mēs veidojam valsti, kā mēs veidojam politiku, un es esmu ļoti daudziem cikliem gājusi cauri, kur mēs rakstam dažādus plānus un dokumentus un ieguldam ārkārtīgi daudz enerģiju, reizēm rakstam vairākus gadus vienu plānu. Un viennozīmīgi mērķiem ir jābūt skaidriem, plāniem ir jābūt, bet iespējams mums jāvēģina, un es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīti virzīties uz sistēmu, kur šie plāni tomēr ir elastīgāki un labāk spēj reaģēt uz tiem izaicinājumiem un uz tām lietām, kas notiek ikdienā. Un vēl runājot par plāniem, ļoti konkrēts piemērs. Es domāju, ka veselības, protams, nozarē, tas nav noslēpums, ka mums finansējumi trūkst, un ļoti daudzas pamatvajadzības nav apmierinātas. Un tagad, piemēram, veselības ministrija ļoti pozitīvi sadarbībā ar nozari strādā pie sirds un asinsvadu plāna, un tur ir ļoti daudz priekšlikumi no organizācijām, un lielākā daļa no tiem priekšlikumiem, protams, ka risina tās pamatvajadzības, kuras varbūt vajadzēja atrisināt 15 gadus atpakaļ, un beidzot mums tās ir jāatrisina, un par to nav šaubu. Bet es domāju, ka tad, kad valsts veido jaunus plānus, tad tomēr vismaz viena lieta ir jāieliek iekšā, kas tomēr, tad, kad pēc 3 gadiem šis plāns tiks īstenots, ka mēs teiksim, jā, mēs pamatvajadzības atrisinājām, bet mēs arī pagājām to vienu plato soli tuvāk tādam daudz straujākam progresam. Tā kā es domāju, gan šī plāna kontekstā, gan kopumā plānojot uz priekšu, mums vienmēr jāatcerās, ka mēs varam ieplānot arī vismaz vienu risinājumu, piemēram, digitālu risinājumu, kas kaut ko mums palīdz ātrāk izdarīt. Tāpat arī par medikamentiem, piemēram, sirds un asinsvadu jomā mēs varētu ieplānot risinājumu, kur caur digitāliem rīkiem mēs varam veicināt pacientu līdzjustību vai arī palīdzēt ģimenes ārstiem uzraudzīt hroniskos pacientus. Tā kā tie risinājumi varētu būt dažādi, un es tiešām aicinu šo vienmēr atcerēties. Jā, bet tam visam jābūt saistībā ar to pašu vērtībās balstīto veselības aprūpi, par rezultātu mērīšanu, par kvalitātes mērīšanu, par personalizētāku medicīnu un mēs runājam par finansējumu, tad par to maksāšanu, par pilnu aprūpas ciklu. Tā kā tur vajadzētu vienmēr ieviešot jauns risinājumus, mums vajadzētu domāt arī par to ieviešanas procesu un atcerēties par to vērtībās balstīto veselības aprūpi. Mums ir ienācis vēl viens interesants un nedaudz āķīgs jautājums no skatītājiem, un tas ir, kā digitalizācijas priekšrocības var izmantot pacienti, kuri nelieto internetu? Mēs kā reiz kafijas pauzē par to runājām, ka arī tādiem, es gribētu teikt, kas vēl nelieto, kas varbūt vēl nav bijuši tik drosmīgi vai nav pietiekams zināšana klāsts, valsts kopumā un Eiropa milzīgus resursus šobrīd iegūta digitālajā pratībā. Es nezinu, kā var iespējams izvairīties šīs digitālās prasmes neceļot. Un šobrīd nezinu, kurš no jums varat pacelt zālē roku, kurš ir bijis VPV Kacā tajā saucamā, kas ir valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centrs. Kurš ir tādā bijis? Kurš vispār zināja, ko nozīmē VPV Kats? Un tie ir tādi, ko valsts ir izveidojusi kā to drošo saliņu, tā skaitā veselības pakalpojumu saņemšanai. Un te ir vietā, ko jūs teicāt par komunikāciju. Kurš zina, kad ar 1. decembri SPKC būs epidrīks epidemioloģisko situāciju monitorēšanai? Viens ir jautājums, varbūt, ka katram to nevajag zināt, bet tajā brīdī, kad tu meklē, ir svarīgi, ka tu to informāciju vari atrast. Un otrs, komunikācija, ko mēs esam runājuši, jo runājot mediķu valodā, ir viens, piemēram, es gribēju minēt par inovāciju piemēru par aknu vēža gadījumā, kad iespējams aknai atauga akna, ir tāda specifiska manipulācija, bet tā kā es neesmu ārsts, es labāk nekomentēšu. Bet ar to es gribu pateikt, ka notiek ļoti liels medicīniskais izrāviens, tas, ko no mums šobrīd prasa sakārtot īstenībā administratīvos procesus.
atbalsta procesu, un, ja mēs skatāmies tur šobrīd ar mākslīgā intelekta risinājumu, iespējams, ka mums izdosies vairākiem procesiem pārlikt pāri, ka mēs jau dabūsim sakārtotāku risinājumu. Bet skaidrs, ka tāda šobrīd ļoti daudz citas valsts kā reiz uz šo fokusējas, lai atbildot Vladislavai varētu uz sirds un asinsvadu slimībām pievērst daudz lielāku uzmanību un zināt, Aiga ir šodien nostaigājusi 5 km, izskatās, ka nav. Un tad tas atgādinājums būs tāds, ka man, nezinu, mājās durvis nevarās vaļā vai vēl kaut kā, kad es turpinu staigāt un tomēr to izdaru. Jo šeit, man liekas, vietā arī Rīgas Stradiņu universitātes neredzu vairs kolēģis, kas runā par to, ka ir jāmaina arī mūsu katra attieksme. Katra attieksme pret veselību, pret iesaisti, un tajā brīdī, kad tu redzi, piemēram, ka visi sporto un aktivizējās vai vēl kaut ko veselīgu dara, un tev gribās līdzdarīt, jo pretējā gadījumā tu kaut ko nokavēs. Un man liekas, ka šajā ziņā prevencijā un tajā līdzdarībā vai tajā līdzmotivācijā mums arī ir ļoti, ļoti daudz kā darām. Es, piemēram, ļoti daudz ko nezinu, ko Vētras kungs dara. Vakardien uzzināja dažas lietas. Piemēram, viņš dzied ļoti labi. Dziedāšana mentālajai veselībai, man liekas, mēs visi zinām un vēl balsī. Un tas ir jautājums, zinot to, ka atrod laiku arī šim līdzsvaram, ne tikai profesionāli aktīvi iesaistoties, bet arī katrs padomājot par sevi, par savu veselību un domājot, tā skaitā arī lielā mērā par mentālo veselību, par ko mēs šodien nerunājam, bet arī šeit mums ir inovācijas. Tā kā dažādās nozarēs, dažādos atzaros šobrīd ir risinājums svarīgi, lai nosēžās tur, kur nepieciešams, un ir īpaši atbalsta procesos, lai mēs tur palīdzam. Jā, bet ir skaidrs, ka vienalga, ko mēs darītu, kaut kāda daļa no sabiedrības nemūžam nevarēs lietot dažādu iemeslu dēļ. Un es tā izprotu šo jautājumu, ko mēs darīsim ar tiem ļaudīm, kuri savu senīlā vecuma dēļ jau to nevar darīt, un ko mēs darīsim ar cilvēkiem, ar garīgā raksturtraucējumiem, ar īpašām vajadzībām, kā viņus integrēt šajā sistēmā. Šeit mēs runājam par asistentiem. Arī šajos VPV kacos ir asistenti, un līdzīgi kā Baiba Ziemela runāja par šo personu, kas ikdienas procesā man nāk līdzi ārstniecības procesā, līdzīgi ir digitālajā vidē, ka es varu paņemt līdzi uzticamības personu, un tas var būt vai nu kāds radinieks vai persona, kurai es uzticos. Tā kā tas Latvijā šobrīd gan no normatīvā viedokļa, gan no tehniskā viedokļa ir tieši tāpat kā reālajā dzīvē, ka es varu ņemt līdzi kādu, kas šo procesu pārzina. Vēl ir aktīvs darbs, un tas ir liels jautājums arī par sociālo darbinieku izglītošanu, jo skaidrs, ka sabiedrībai novecojot, tas kļūs arī par akūtu jautājumu, un mēs neviens nezinām rītdienu. Un tas, ko es varu izdarīt šodien, pēkšņi nevar izdarīt rītdien. Tas nav tikai jūsu nosauktajai grupai. Un tā būs tā pielāgošanās, ka mēs zināsim, ka tāds brīdis var iestāties, tā diena var iestāties, ka mums ir nepieciešams pamainīt. Un varbūt būs arī tā, kā mūsu eks-prezidents Levita kungs teica, ka visticamāk pienāks diena, ka mums arī attiecībā uz cilvēktiesībām būs jānoregulē šī digitālā komponenta, mākslīgā intelekta komponenta, un arī jautājums, vai man būs tiesības redzēt un izvēlēties Vētras kungu realitātē, vai vienmēr tikai attālināt, vai avataru, vai citā formātā, ka mēs visticamāk arī pie tā nonāksim. Kurā brīdī tās būs vai nu pacienta tiesības, bet tas jautājums, protams, ir ļoti aktuāls. Jā, varbūt arī īsi atbildot uz jūsu komentāru. Noteikti vienmēr būs daļa cilvēki, kuri nevarēs piekļūt šim pakalpojumam dēļ kaut kāda iemesla dēļ. Bet liela daļa no cilvēkiem, kuri šobrīd nevar piekļūt pakalpojumam dēļ, viņu vecuma dēļ, viņi varētu tam pakalpojumam piekļūt. Jo viņi viņi vēl nav ar spēcīgu demenci, vai viņi joprojām saprot, kas, vienkāršā valodā saprot, kas notiek, viņiem vienkārši nav prasmes. Un tur gan mēs varam darīt ļoti daudz. Ir piemēri no ārzemēm, kur ārstam apmaksā 10 papildus minūtes vai 20 papildus minūtes pirmajā vizītē, lai iemācītu šim pacientam vai vispār parādītu pirmo reizi gan pacientam, gan piederīgajiem, kā lietot konkrētu digitālu risinājumu. Un speciālistiem par to maksā. Un viņiem citādāk tas būtu, ja viņi gribētu izmantot kādu digitālu risinājumu, viņiem būtu no sava laika, būtu jātērē savs laiks, lai apmācītu šo te pacientu vai piederīgo. Bet atrisinājums vai tā daļa no risinājuma ir finansējumā. Vai pacientam kāds iemācīs vai neiemācīs. Jo, ja pacientam jāmācās, speciālists nemaz negribēs to darīt, ja viņiem par to nemaksā. Bet varbūt vēl kāds komentārs.
Jā, es arī noteikti gribu uzsvērt par to, ko jau minēja kolēģi, par to, ka ir ļoti liela sabiedrības daļa, kuriem kaut kas varbūt nebūs vienā vai otrā veidā pieejams, bet tā pašā laikā jāņem ir vērā, ka arī šobrīd, piemēram, ja vienīgā versija ir fiziski doties pie ārsta, daudziem tas arī ir grūti pārvarams izaicinājums, un iespējams šādi digitālie risinājumi, dažādas attālinātās konsultācijas viņiem spēs dot šo iespēju tik pie šādas konsultācijas. Un nevienmēr mums ir jāprasa, ka katram konkrētajam pacientam ir tās zināšanas katram individuāli, te nāk tālāk kā asistenti, bet tā pašā laikā daudz digitālajie risinājumi palīdzēs tādā netiešā veidā, uzlabojot procesus, kaut kādas lietas padarot efektīvākas, iespējams lētākas, tāpatās arī varbūt nebūs jāveic viņiem kaut atkārtoti, varētu teikt, liekie izmeklējumi, jo mēs jau redzēsim iepriekš pieejamos datus, tad tie ieguvumi pacientiem arī pat bez digitālajām prasmēm, no digitālajiem risinājumiem viņam jau būs. Viņi jau viņus piedzīvos un gūs labumu arī no viņiem. Jā, viņi tikai viņus neredzēs, bet aizmugurē viņi ir. Tā, pirms mēs ejam pie nākamā jautājuma. Slido platformā ir jautājums jums, skatītāji un klausītāji. Kāda ir Latvijas veselības ekosistēmas temperatūra kā veselības stāvoklis? Tā, kur man pazuda? Pazuda no slaido. Ok, ir atpakaļ. Kāda ir Latvijas veselības ekosistēmas temperatūra kā veselības stāvokļa indikators cilvēka temperatūras grādos? Kā jums šķiet, skatītāji, kāda ir tās, es pieļauju, ka veselības aprūpes digitālās ekosistēmas temperatūra? Es redzēju, ka mums jau viena atbilde tur bija. Kā jums šķiet, vai mēs esam zem 37 vai 37,6, ja ir tā normālā temperatūra? Es atvainojos. 36,6. Jautājiet ārstam. 36,6 ir tā normālā, vai mēs esam virs 36,6, vai mēs esam zem 36,6. Mums ir daudz, man aiz muguras ir atbildes. 10, tur jau arī tas jau ir aizgājis no, varbūt jau zem zemes. Ja pārsvarā ir zem, es redzu, daži ir virs, bet pārsvarā es redzu, ka ir zem. Tad mēs vēl neesam jūs pārliecinājuši lielāko daļu. Droši vēl rezultātus, droši varat turpināt iesūtīt. Mēs turpināsim uz viņiem skatīties, bet es atbildēšu. Tad šeit ir viens interesants jautājums reizē kā man, un arī iesaistot panelistus, bet jautājums ir Kristapam, tas esmu es. Es atļaušos sev pats uzdot jautājumu. Ja? Uz skatuves tu esi vienīgais inovatīvais medtech kompānijas vadītājs. Tavuprāt, top 2 vajadzības no pārējiem sarunas dalībniekiem, kas palīdzētu izaugsmei. Kas privātā sektora uzņēmumam palīdzētu izaugsmei? Tas ir... manuprāt, tās ir vismaz 2 lietas. Domāju, ka tur ir vairāk, bet sāksim ar 2. Viena būtu finansējuma modeļa maiņa, un tas droši vien būtu adresēts Veselības ministrijai un Nacionālajam veselības dienestam, jo, lai mēs spētu saintegrēties un sadarboties ar citiem spēlētājiem, esošiem spēlētājiem veselības aprūpes jomā, mums vajag finansiālu, angliski teiktu incentive, bet tādu kā finansiālu grūdienu tiem pārējiem spēlētājiem sadarboties ar digitālu, ar inovatīvu risinājumu. Citādāk, man liekas, ka lielām vai vienkārši veselības aprūpes iestādēm, kas tradicionāli ir sniegušas pakalpojumu, viņām bieži vien ir bailes paņemt kaut ko jaunu vai bailes atdot daļu no sava pīrāga. Tā kā tam finansējuma sadalīšanai vajadzētu būt, mēs atgriežamies pie tā pilna cikla apmaksas. Tātad, ja būtu, piemēram, mēs strādājam konkrēti insulta rehabilitācijā, ja būtu apmaksa, piemēram, par gadu un pacienta rezultātus vajadzētu vērtēt gada griezumā, tad šīs lielās iestādes vai lielie rehabilitācijas centri būtu ieinteresēti pacienta veselības uzlabojumos nevien tajā laikā, ko pacients pavada stacionārā, bet arī tajā laikā, ko pacients pavada mājās. Un tur vajadzētu uzreiz risinājumu, kas tad tajās mājās pacientam palīdz turpināt veseļoties. Tā kā viens noteikti ir finansējums, un otrs, es domāju, ka ir kvalitātes kritērija, jo kā tad mēs novērtēsim to pacientu rezultātu, un tur savukārt es griesos droši vien pie ārstiem, lai viņi palīdz mums noteikt kvalitātes kritērijus, kā arī pie pacientiem, lai arī pacienti palīdz mums noteikt tos kvalitātes kritērijus, kas ir vissvarīgākie viņiem. Un tas noteikti iet roku rokā ar to finansējumu.
Tas bija jautājums man. Paldies par ēteru. Nākamais jautājums. Paņemsim vēl vienu jautājumu no skatītājiem. Jūs droši turpiniet jautāt, bet jautājums ir, kas ārstēs pacientus ar bezcerīgu ārstēšanas rezultātu? Ko īsti nozīmē bezcerīgs rezultāts? Principā, jebkurā gadījumā mums jāizvirza ir jautājumi, kas tajā brīdī, piemēram, pacientam ir svarīgi, ja viņam ir kādas hroniskas sāpes vai kādas citas lietas, kas ir simptomi, tos tik un tā mēs varam censties ārstēt, jo patiesībā jau ir ļoti daudz, savā būtībā neizārstējumu slimību. Daudz ir tādas, kuras mēs varam precīzi diagnosticēt, palīdzēt, mazināt simptomus, censties noturēt vai iespējams pat uzlabot dzīves kvalitāti, bet tas vārds, tas ir tāds, man liekas, neveiksmīgi varbūt izvēlēts, jo mēs jebkurā gadījumā, jebkuram pacientam centīsimies rast kādu, vienalga, vai tas būs tehnoloģisks, vai tas būs emocionāls atbalsts, vai tie būs kādi medikamenti, lai viņu tajā savā veselībā vai savā slimībā atbalstītu. Un varbūt tas jautājums arī konkrētāk ir domāts par paliatīvo aprūpi, kas ir kopumā diezgan liels izaicinājums, jo tas ir gan smagi pacientam, smagi piederīgajiem, un tas ir arī pietiekami arī resursu ietilpīgi. Un līdz ar to visām šīm pusēm ir jāsadarbojās, un prieks arī no valsts puses tātad tiek virzīti arī šie uzlabojumi paliatīvai aprūpē, kas ir patiesībā ārkārtīgi būtiski ļoti lielai pacientu grupai. Jā, mēs īstenībā šodien taču jau dzirdējām par vienu paliatīvās aprūpes jauninājumu, ka, es neatceros, no kurā panelī tas bija, bet ka būs šie pieejami arī visos reģionos paliatīvā aprūpe. Pareizi? Mobilās vienības, jā. Mobilās vienības. Tā kā arī šajā nozarē mums ir inovācijas. Tā kā, ja pat mēs vārdu bezcerīgs uztveram burtiski, tad arī šādiem pacientiem, paliatīvās aprūpes pacientiem, valsts sniedz jauninājumus. Jā, un es arī piebilstot, ka vērtībā balstīt veselības aprūpi ir tieši par to, ka šie kritēriji, kā mēs rezultātu vērtējam, var būt ārkārtīgi dažādās situācijās. Un es domāju, ka tas arī ir ļoti liels pienesums ieviešot šādu sistēmu. Jā, varbūt no pacienta perspektīvas vēl kāds. No pacienta perspektīvas būtu svarīgi izvērtēt to situāciju, kur mēs šodien esam, bet reāli viņu izvērtēt. Un vēl es sagaidītu, piemēram, arī jaunos plānus, ka tie būtu ambiciozāki. Piemēram, HIV plānā tur tie kritēriji, tie sagaidāmie rezultāti vienā otrā punktā ir gauži pieticīgi. Un ja tas plāns ir 5 gadu periodam gatavots, man gribētos redzēt lielāku ieguldījumu un ambiciozāku rezultātu. Jā. Mēs daudz runājam par to, ko mēs sagaidām no citiem. Arī es runāju par to, ko es sagaidītu no citiem, bet es gribētu jautāt panelistiem, ar ko sākšu es, panelisti, ar ko sākšu es, lai stiprinātu inovāciju ekosistēmu? Tātad, bet varbūt šoreiz sāksim no otras puses, no pacientu organizāciju puses. Ar ko pacientu organizācija varētu darīt, lai stiprinātu inovāciju ekosistēmu? Man nav uzreiz atbildes šim. Labi, dosim brīvā mikrofonu, kuram varbūt ir uzreiz jau atbilde, ko nevis gaidīt no kāda cita, bet ko es varu darīt. Tīri praktiski mēs esam stiprinājuši NVD kolēģi izvērtēšanas vienību, lai projektu izvērtēšana iet ātrāk, piesaistot ministrijas kolēģus. Tātad sadalot šo nastu pēc iespējas ātrāk, jo tā vērtēšanas nasta mēs zinām paši rūpīgi atlasa, jālasa viss, jābūt ļoti precīzam, un tas prasa laiku, un tā kā 124 iesniegumi, kas ir ļoti daudz, esam palīdzējuši šādi praktiski, bet kopumā skatoties ir svarīgi, lai ir skaidrs, kad ir finansējums pieejams, kur ir šie uzsaukumi, kurā brīdī kurš var pieteikties. Un es domāju, ka šeit gan ir daudz lietas vēl darāmas un saprotams, nevis tā, ka viss tev normatīvais blāķis, kāda ir nosacījuma. Mēs arī zinām, ka reizēm Eiropas projekts atverot tā ir, ka tu izlasi nosacījumus un nesaproti, cik daudz tas nozīmē. Līdz ar to droši vien tuvākajā laikā arī tādiem kopīgiem projektiem viens koordinators, kas palīdz skaidrot,
kā tev līdz tam finansējumam nonākt. Jo katram mums ir sava inovāciju pratība vai pratības līmenis. Tie no mums, kas ir aktīvi, zina jau, kā to darīt. Un tad, ja ir ideja laba, bet tā inovācija pratība nav varbūt pietiekamā līmenī, es atros un neiesniedzu. Es šodien arī dzirdēju no vairākiem kolēģiem, kas teica, labs piemērs, tiešām ļoti laba vingrošana pie parka, nevis pie parka, vingrošana parkā onkoloģijas pacientiem, un viņam ir jau sapnis par digitalizāciju, vienkārši nav, kas palīdz to visu īstenot. Un tā arī ir tāda lieliska ideja, jo mēs zinām, ka onkoloģijas pacientu skaits visā pasaulē pieaug un ļoti agrīnā jau vecumā. Līdz ar to atbalsts būs ļoti būtisks, un vingrošana, kas ir viena no komponentiem arī vērtībā balstītā veselības aprūpē, tad ir jautājums, kā mēs sasniedzam šo konkrēto pretendentu, kā arī viņš savu ideju var realizēt. Tā kā koordinācijā, droši vien, ka tā ir ministrijas atbildība kopā ar pārējām ministrijām. Jā, droši vien ministrija var visvairāk darīt no visiem, tāpēc arī tā atbilde nāca visātrāk. Bet vai ir ļoti daudz, cik daudz ir norādījuši, ko ministrija varētu darīt arī tāpēc varbūt. Bet varbūt ir vēl kādi piemēri, ko es varētu darīt? Ja, ja par mani, tad, vai varbūt arī plašāk par jauniem ārstiem, tad man liekas, ka jaunie ārsti kopumā ir gatavi inovācijām, gatavi testēt lietas, ja pie mums nāk un saka, mums bija ideja, mēs esam kaut ko veidojuši, mēģināt, censties ieviest praksē, arī es esmu atvērts šādām idejām un piedāvājumiem kaut ko mēģināt mainīt tajā veidā, kā mēs strādājam, mēģināt kaut ko uzlabot tajā veidā, kā mēs īstenojam ārstniecību, īstenojam veselības aprūpi. Tātad tā ir man tāda personīgā gatavība šādām te iniciatīvām. Jo varbūt mazāk es sev saredzu tādas tiešās platformas vai normatīvu aktu veidošanas sadaļā. Tur ir citi speciālisti, bet arī noskaidrot tos ceļus. To es arī, varētu teikt, uzņemtos, lai es arī citiem varu skaidrāk pateikt, jo jauns ārsts, piemēram, ienākot veselības aprūpē, bieži vien sastopās, bet kāpēc mēs darām šādi, kāpēc notiek šāds process, kāpēc, piemēram, nav kaut kā citādi. Un tad pie katras reizes, kad tāda kaut kāda problēma, izaicinājums tiek kaut kur identificēta, lai būtu iespēja kaut kur tad pateikt, jā, bet rekur varbūt sazinies, rekur tur, rekur ir kaut kāda nākamā vieta, kur šo ziņu, kur šo problēmu izcelt, jo ir uzņēmēji, ir citi gatavi cilvēki kaut ko darīt, palīdzēt, bet nevienmēr viņi zina, kas tad ir tā klīniskā kaut kāda vajadzība, un to sasaisti mēģināt vairāk veicināt. Absolūti, ja tu ieraugi kādu problēmu, vairāk es, ka tev ir tik kaitini, dod man ziņu. Sarunāts. Jā. Sarunāts. Jā, gala beigās pacienti var iesaistīties. Es tagad tā noklausoties. Jā, sapratu, ka pacientu organizācijas var dalīties gadījumu pieredzēm cilvēku stāstos. Jo tas ir pamats šie cilvēku stāsti, no kuriem veidojās tā pieredze. Un tādā veidā mēs varam novērst tās iepriekšējās kļūdas vai neveiksmes, vai izcelt arī veiksmes gadījumus. Tas ir tas, ko var pacientu organizācijas izdarīt. Jā, un no manas puses, es domāju, protams, inovatīvo medikamentu ražotāji kopumā ļoti daudz, protams, iegulda jau šobrīd inovāciju radīšanā un protams, ir ieinteresēti pēc iespējas ātrāk šīs inovācijas nogādāt pacientam. Latvijas līmenī mēs, protams, arī kā asociācija esam gatavi gan veicināt šādas diskusijas kā šodien, gan iesaistīties konkrētos projektos. Un, ja mēs runājam par vērtībā balstīto veselības aprūpi, tad skaidrs, ka mums visiem būs jānokļūst vēl nākamajā līmenī, jo šajā ciklā, par kuru mēs runājam, būs iesaistīti visi spēlētāji, un lai varētu sadarboties, būs jāsadarbojas pilnīgi visiem un jāuzticās vienam otram, un es domāju, ka šis ir ļoti svarīgi, tāpēc ir būtiski šādas diskusijas arī turpināt. Sadarbība ir milzīgs atslēgas vārds mums šodien. Tas izskan ik pēc 5 minūtēm, man šķiet. Bet mums ir vēl sadarbībā ar skatītājiem, mums ir vēl 2 jautājumi. Pirmais, abi jautājumi man šķiet ļoti interesanti. Pirmais, katram no jūsu pārstāvētās institūcijas vai grupas skatījuma viens šobrīd viss nepieciešamākais inovatīvais risinājums neatrisinātai vajadzībai jeb kardinālam izrāvienam. Tāds pielādāts jautājums. Viena vajadzība, vai var nosaukt? Es droši vien, ka minēšu to, ko jau šodien minēju, tā ir droša telemedicīna. Ar
mazu birokrātiju, bet ar drošu pieslēgumu un arī atbilstošu datu fiksēšanu. Labi. Es varbūt arī varu piekrist par tiem datiem, ka mums būtu jānonāk līdz tam, ka mēs spējam kaut kādus datus iegūt, jo citādi mēs arī nevaram īsti saprast, kādā tas stāvoklī mēs šobrīd atrodamies. Labi, slikti, kas īsti notiek, jo, lai kaut kādu analīzi veiktu, ir nepieciešami dati, un varbūt tas, tādā principiālā skatījumā būtu tas, kas palīdzētu saprast gan, kur mēs esam, gan pēc tam arī salīdzināt, kur mēs tālāk esam tikuši, un tas jau tālāk būs dažādu inovāciju kontekstā. Bet tas būtu tā kā tāda datu ievadas platforma? Tā varbūt datu ievadas platforma, vai tas ir kaut kāds vienots standarts, vai vienoties par to, kā mēs ievācam datus, kur viņi paliek, un tikai tā mēs varēsim tālāk kaut kādu kvalitāti sākt vērtēt. Tā patiešām. Jā, patiesībā labs punkts, varbūt pat nevis platformā, jā, bet vienoties, kas tad ir tie dati, ko mēs ievācam. Jā, tā kā sāksim ar plānošanu un tad tikai ar izstrādi. Varbūt, jā, vēl viena lieta. Es arī gribēju runāt par datiem, un ir platforma. No 2019. gada mūsu nozarē ir brīnišķīgs reģistrs, kurš diemžēl nestrādā. Un es atkal uz tādiem piemēriem. Man vienmēr ir kauns saistībā par HIV kaut kādās ārzemju konferencēs teikt, ka mums nav tas, ko sauc par kaskādi. Proti, ka kaskādi ir 95, 95, 95, ka 95% no iedzīvot no HIV pozitīviem cilvēkiem zina, ka viņi ir inficēti, 95% no viņiem saņem terapiju, un 95% no tiem, kas saņem terapiju, infekcija, respektīvi nenosakām vīrusu slodzi, ir efektīva ārstniecība. Ir mums dinamiskais reģistrs, un mēs nezinām neko, ne to, cik mums ir reāli šie pacienti, jo vēsturiskie dati nav ievadīti. Mēs nezinām pārneses ceļus, jo nav kas to izdara. Mēs nezinām, cik ir efektīva ārstēšana, un mēs paši ar saviem spēkiem salīdzinot SPKC reģistru un Nacionālā veselības dienesta kompensējumu zāļu reģistru par diagnozēm saprotam, ka šobrīd terapiju saņem 3200 pacienti no kopā esošiem 6002. Tad man ir jautājums, kur ir 2800 pacienti? Kāpēc viņi nav uz terapijas, jo HIV ir sabiedrībai bīstama saslimšana? Vai viņi ir izbraukuši no valsts, vai kāds viņus ir meklējis? Ja kāds viņus ir meklējis, vai viņš viņus ir atradis? Un ja viņus nav meklējis, kāpēc nav meklējis? Un šie ir tādi ļoti elementāri detaļi, bet tad tādā veidā balstās un veidojās dati. Es pilnībā piekrītu Vētras kungam, ka datiem ir ārkārtīgi liela nozīme, lai mēs varētu iet tālāk un paskatīties, lai mēs redzētu kaut kādu horizontu, mums ir jāredz tas, kur mēs šobrīd atrodamies. Jā, kā neliela atkāpe, un tas ir nožēlojami. Gandrīz vai puse pacienti mēs nezinām, kāpēc vai kur viņi ir un kāpēc viņš nav sistēmā. Kāpēc viņi iespējams nesaņem terapiju. Jā, tas ir. Nevis iespējams, bet nesaņem. Nesaņem. Varbūt citā valstī kaut kur ir. Bet mums tas ir jāzina. Tieši tā. Katrā ziņā, diemžēl nožēlojam, bet labi. Par vēl, Vladislav, varbūt tev vēl piemērs, ko mums vēl vajadzētu vienu lietu? Es arī ļoti piekrītu, protams, par datiem, bet tā viena galvenā lieta droši vien no manas puses nepārsteigs viennozīmīgi vēlreiz inovatīvie medikamenti, kas tiešām ļoti daudziem cilvēkiem ļoti būtiski uzlabotu dzīvi un ļautu mums varbūt ietaupītus līdzekļus vēl kaut kur novirzīt. Bet vēl viena lieta, ko varbūt šodien mēs neesam īpaši pieminējuši, ir, protams, Eiropas Savienības regulējums. Protams, ir daudz lietas, ko mēs varam šeit darīt paši, bet mūsu nozarei, protams, ir ārkārtīgi būtiski arī tas, kāds regulējums ir Eiropas Savienībā un vai tas ir veicinošs inovācijām, vai tas veicina investīcijas, pētniecību. Un šobrīd, protams, ir daudz jautājumu par to, kāds Eiropas Savienības regulējums farmācijas jomā būs. Tāpēc es domāju, ka mums tiešām ir ļoti svarīgi domāt, protams, par Latviju, bet vienmēr arī skatīties, kā Eiropas Savienības procesi mūs ietekmē, jo tas tiešām ietekmēs ikvienu no mums. Jā. Un es savukārt no savas puses uzsvērtu arī vienu lietu, kas ir pārvaldība. Mums vajag stiprināt pārvaldību, bet sevišķi digitālo, inovatīvo, vērtībās balstīto risinājumu ieviešanā. Un tas ir jau iepriekš pieminētais digitālās kompetences centrs, bet laikam tas ir tikai tāds
Ietvars, jā, tas izpildījums būs citādāks, bet katrā ziņā to pārvaldību es jau sadzirdēju, ka ir stiprināta, komanda ir stiprināta, bet noteikti tur ir vēl kur augt, un mēs esam uzsākuši savu to pozitīvo digitalizācijas inovāciju uzrāvienu, un mums noteikti tas ir jāturpina, tā kā no manas puses būtu pārvaldība kā svarīgākais. Sākot lēnām jau apaļoties uz diskusijas noslēgumu, paņemsim vēl vienu skatītāju jautājumu, jeb komentāru, un tad jūs varēsiet paturpināt nokomentēt skatītāju komentāru. Sekojošais. Viena no inovācijām, kas varētu būt daudz lielāka farmaceitu iesaiste veselības aprūpē, lai noņemtu slogu no ģimenes ārstiem, tādējādi uzlabojot primāro veselības aprūpi. Ko jūs, kolēģi, domājat par šādu inovāciju piemēru? Tas ir izcils piemērs. Izcila vajadzība. Un šobrīd tā ir procesā, jo Vladislava bija kā reiz arī sarunā, kur šobrīd mums ir jāskatās uz resursiem, kas mums ir, un vai mēs tos resursus izmantojam pēc iespējas jēgpilnāk. Un līdzīgi kā mēs skatāmies uz medmāsām, tā mēs skatāmies arī uz farmaceitiem, uz zināšanu kopumu, ko var izmantot daudz efektīvāk, un šis ir viens no tiem. Īpaši, ja tas farmaceits ir klīniskais farmaceits, kas ir izcils palīgs gan ārstam, gan ārstpalīgam. Jā, bet redzēt, pozitīvi dzirdēt, ka jau kaut kas notiek. Mēs tikai nerunājam tukšu vai tikai neatbildam uz jūsu jautājumiem vai komentāriem. Reāli notiek procesa virzība, lai ļautu farmaceitiem lielākas iespējas palīdzēt. Labi, iedosim vēl vienu jautājumu jums, skatītāji un klausītāji. Atvērsim vēlreiz slaido platformu, un jautājums ir, jau sāk ienākt atbildes, bet lūdzu mēģināsim būt maksimāli konkrēti. Jautājums ir, ko es darīšu, lai stiprinātu veselības aprūpes attīstību un inovāciju ekosistēmu? Līdzīgs jautājums, tātad kāds bija panelim iepriekš, šobrīd arī jums, skatītāji, klausītāji. Ko es darīšu, lai stiprinātu veselības aprūpes attīstību un inovāciju ekosistēmu? Jā, pagaidām tikai viens no laikam jau tādām interesantākām atbildēm. Pētīšu citu valstu, sāk ienākt. Pētīšu citu valstu piemērus, virzīšu jēgpilnus publiskās privātās partnerības risinājumus. Jā, tur noteikti arī vajag dzirdīgās ausis, vai ne? Izglītošos, neko netraucēšu. Arī svarīgi, starp citu, no pieredzes saku. Sniegšu idejas forši. Cerēsim, ka vēl būs ideju atbalsta projekti. Tā, visu, kas man spēkos, apmācīšu ārstus un citus, kam nepieciešams atbalsts, veidošu labāku sadarbību ar iestādēm. Sadarbība, ja maksāšu nodokļus, arī svarīgi, ļoti svarīgi. Pilnveidošu savas kompetences un mudināšu to darīt, padotos, strādāt ar atbildību pēc labākās sirdsapziņas, meklēšu labus piemērus, dalīšos ar idejām. Cīnīšos ar pacientu pieejamību, inovatīvai terapijai. Brīnišķīgi, neko sliktu par jūsu idejām absolūti nevar pateikt. Vai tikai idejas tikai nāk? Mēs esam tik radoši, tik inovatīvi, tik strādāt griboši. Tā kā visi iet pareizajā virzienā. Klau, mēs esam nonākuši līdz diskusijas vai paneļa diskusijas noslēgumam, un tāpēc mēģināsim kopā apkopot tās galvenās šodienas tēzes, ne tikai no šīs mūsu pēdējās diskusijas, bet arī no citām, kas varbūt ir tas katram jums viena vai divas lietas, ko jūs no šodienas atcerēsieties, un kas jums liekas pašas svarīgākās tēzes, gan no tā, ko mēs šodien runājām, šobrīd panelī runājām, gan varbūt kaut kas cits no konferences. Kas ir kaut kāda tāda tēze, kas jums paliks atmiņā? Katram, 1 minūte maksimums. Es varbūt varu sākt. Es esmu dzirdējis ļoti daudz interesantas idejas un, man liekas, ko varētu kā tādu ekspertīzi, jo tiešām tas, ko es dzirdu, ir katrā sfērā, kas saistās vai no ar valsts pārvaldes jautājumiem, ar kaut kādiem pakalpojumu pieejamības plānošanu, ar pacientu pieredzes vākšanu, analizēšanu. Katrā no šiem jautājumiem mums ir eksperti, mums ir zinoši cilvēki, un man liekas, ka tā ir tāda priekš manis galvenā vēlreiz atziņa, ka patiesībā mums tā visa informācija vai kompetences ir,
Viņas tikai ir jāsaved kopā, jāiedod tam varbūt kāda noteiktāka struktūra, jeb šī te ekosistēma, kur jau var sadalīt kaut kādas konkrētākas atbildības, kurš par ko atbild, bet man liekas, ka tā kompetence ir, un tā ir vienkārši vedama kopā, un tad arī, es ceru, tā vīzija tajā darbībā arī īstenosies. Super, paldies. Es domāju, ka man būtu nekorekti kaut ko teikt, jo es šodien atnācu tikai uz šo paneli no savas aizdienas konferences, un līdz ar to man nebūtu piedienīgi kaut ko šeit. Nu, beidziet, varbūt šajā panelī jūs kaut ko dzirdējāt, gan jau kaut kas aizķērās kāda viena. Man aizķērās dati. Man ar Vētras kungu mēs esam laikam vienoti šajā lietā, lai savāktu datus ticamus. Jā, es domāju, arī turpinot iepriekš teikto, tad, kad mums ir jau šī sistēma un atbildības, es domāju, ka tiešām nevajag baidīties sākt arī pavisam maziem soļiem virzīties uz priekšu. Es domāju, reizē mēs tiešām gribam varbūt izdarīt visu un beigās nesanāk, jo mēs mēģinam pacelt pa daudz, bet es domāju, ka tās iniciatīvas, kas ir iesāktas, jau ir labas un tādos mazos pilotprojektos un soļos virzoties uz priekšu, noteikti mēs tiksim tālāk. Jā, es ap citu redzēju, pirms vēl pazuda ekrāns ar atbildēm, tur bija viena no pēdējām atbildēm, tātad jautājumam, ko es darīšu, lai veicinātu inovācijas, bija pabeigšu iesākto. Nu, jā, man liekas ļoti, ļoti laba atbilde, jo mēs bieži vien sākam, un es arī no savas pieredzes runāju, sākam kaut kādas lietas un nepabeidzam līdz galam, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, man liekas, iet kopā ļoti labi ar tavu teikto. Bet Aiga? Man liekas, viens vārds tā netipiski iestādes pārstāvim - cilvēcība. Nepazaudēt cilvēcību. Es nezinu, vai jūs pamanījāt to vieglumu no vienas puses, cik mēs runājām par smagu tēmu, datu nepieejamību jau gadiem, vajadzība pēc datiem arī jau gadiem, bet nevienā brīdī nepazuda tas cilvēciskums. Arī tad, kad Ašarādena kungs uzdeva šo izaicinošo jautājumu mainīt visu, ko, es šeit tiešām laikam jūtu līdzi mūsu kolēģiem, kas šobrīd pārveido slimnīcas, tīri ēkas, procesus, vienlaikus operē, sniedz pacientiem atbalstu. Tas nav viegli. Un redzot kolēģus ambiciozus un apņēmības pilnus, tas droši vien dod spēku iet tālāk un nepazaudēt arī šajā sadarbībā un arī šajā digitālajā ekosistēmā nepazaudēt cilvēcību vienam pret otru un arī pret to darbu, ko darām. Un es pat patiesībā teiktu vēl tālāk, ka mums vajadzētu audzēt to cilvēcības komponentu veselības aprūpē, jo šobrīd ar ienākot digitāliem risinājumiem un viņiem esot varbūt vēl tādā pirmajā vai otrajā savas attīstības fāzē, tie bieži vien noņem speciālista laiku no pacienta un paliek mazāk laika tai cilvēcībai. Tas pats, ko arī teica igauņu kolēģis iepriekšējā diskusijā, ka sanāk, ka ārsts sēž datorā, nevis skatās uz pacientu. Tā kā noteikti nākotnes digitālajām tehnoloģijām, kuras jau patiesībā ir tagadne, jo es jau minēju, ka Cēsu klinikā un noteikti vēl kādā klinikā Latvijā jau mākslīgais intelekts klausās, ko ārsts saka un pieraksta ārsta vietā. Tā kā noteikti vajadzētu audzēt to cilvēcības komponenti ārstēšanā, un es domāju, ka tas arī notiks jau arī būvējot jaunās slimnīcas. Es domāju, es zinu, ka daudz tiek domāts par to cilvēcību un to, kā jūtās pacients. Paldies, kolēģi. Es vēl pēdējos vārdus vēl nopaļojoties. Tātad mēs šodien dzirdējām daudz par inovācijām un par digitalizāciju, un es tiešām gribu teikt, ka Latvijā mums notiek un ir iesāktas, un jau ir arī dažas lietas veiksmīgi pabeigtas digitalizācijas jomā, kā piemēram mums ir e-recepte šobrīd inovāciju laboratorijas konkursā darbi ir iesniegti un to tās būs izvērtēšanas rezultāti. No nākamā gada sākuma būs e-nosūtījums un mēs strādājam arī pie tātad Eiropā pirmā šīta laboratorijas datu moduļa. Un mēs realitātē varbūt citreiz par sevi domājam vai par Latviju domājam nedaudz negatīvi, taču mēs patiesībā esam relatīvi labi digitalizēti. Protams, mums ir noteikti nozares, kur mēs varam darīt labāk, bet mēs neesam nekādā gadījumā sliktākie. Un tas, ko es sadzirdēju šobrīd, ir tātad, protams, sadarbība, vērtībās balstīta veselības aprūpe, cilvēcība.
Un mums ir jābūt arī skaidrai, droši vien savienojoties ar tādu Arvilu Ašurādenu no rīta teikto, mums vajadzētu skaidru politiku un rīcību, kā mēs pārvaldām finanses veselības aprūpas jomā, kā mēs apmaksājam pakalpojumus, medikamentus un inovācijas. Tas iet kopā ar man iepriekšējo punktu arī par pārvaldību. Tā kā, paldies jums visiem, ka atnācāt, paldies, ka klausījāties pēdējā diskusijā, paldies, ka neaizmigāt, paldies arī klausītājiem televīzijas ekrānos vai internetā. Paldies! Liels paldies, man šeit ļoti interesanta saruna, un man ir labas ziņas. Mums vēl ir daudz kafijas un daudz gardumu, tā ka šodien konferenci nenoslēdzas, tagad sāksās neformālā daļa, kur jūs varat parunāt un noķert pēdējā paneļa dalībniekus, organizators un visus citus, kas var ir klātesoši, bet man arī gribējās nelielu kopsavilkumu, un man šķiet, ka tas, ko es visas dienas garumā mēģināju, man ļoti daudz pierakstu, bet varbūt tāds īsts kopsavilkums, ka šī veselības sistēma ir kā tāds kuģis, varbūt varētu teikt, kuģis jūrā, vētrā, un kuram trūkst šo te koordinātu, kā doties tālāk, un trūkst datu, tas, ko mēs sapratām šodien. Tātad nepieciešami šie dati, lai varētu operēt ar viņiem, un tad būtu šīs te koordinātas. To, man liekas, arī finanšu ministrs minēja. Jā, un šīs te koordinātas varētu būt gan tā digitālā veselība, gan ārstnieciskais rezultāts un finansējums, gan komunikācija, gan inovācija ieviešana. Es domāju, ka šis ir labs tāds nogrieznis un sākuma punkts, lai kaut ko varētu mainīt tālāk. Es ceru, ka šī bija arī iedvesmas diena, dzirdot gan to startautisko pieredzi, gan redzot mūsu jaunos startupistus un to enerģiju, kas ir. Man šeit ļoti cilvēcīgi, es nāku no malas, un es tā kā jūsu ģildē ienācu tā kā burbulī mazliet pilnīgi no malas, un redzot to, man ir ļoti liels prieks sadzirdēt vārdu cilvēcība un empātija. Es zinu, ka to ir grūti noturēt brīžos, kad neiet viegli, kad trūkst finansējuma. Ir viegli runāt, kad viss ir kārtībā un būt cilvēcīgam, bet ir ļoti grūti būt cilvēcīgam, ka tev pašam nav pamatvajadzības nodrošināts. To es saku kā jaunā māmiņa, kas to visu zina, ka tev nav viss, kas ir nepieciešams, lai tu varētu būt. Paldies par jūsu daudziem jautājumiem un par to, ka jūs pildījāt aptaujas. Mēs redzējām, ka jūs to darat arī tiešsaistē, arī Facebookā bija komentāri. Liels paldies, skatītāji, ka jūs bijāt kopā ar mums šodien tiešsaistē. Liels paldies par to, ka jūs bijāt te klātienē. Tas, ko es no savas puses varu novēlēt, ir, lai jums ir viegls decembris, lai jums un jūsu pacientiem, draugiem, radiem, visiem citiem ir laba veselība, un lai šis kuģis iekustās, vētra mazinās, un lai mēs lēnām, bet būvējam to koordinātoru tīklu ar koordinātēm. Paldies jums un paldies vēlreiz organizatoriem. Un īpaši paldies, protams, lineāris tulkiem Inesē un Agnesē, kas visas dienas garumā tulkoja specifisku medicīnas terminu jūkli. Tā kā tagad neformālā daļa, tiem, kas ir tiešsaistē, novēl arī jums jauku nedēļas nogali, bet mēs iesākam nogali tagad kopā, jo tur es apstaigāju ļoti daudz vēl viss kaut kas garšīgs. Es jūs aicinu pavakarēt, tā teikt, jo vakars un tums ir klāt. Paldies jums!